Nu, Čiu 72. Šorīt es tev gribu izstāstīt stāstu par iesmērētājiem, par cilvēkiem, kas iesmērē mašīnu, bet precīzāk sakot, es tev gribu izstāstīt par anti-iesmērētājiem, par cilvēkiem, kas ir otrā pusē tieši tikpat lielā mērā. Tu neko nesaprati, ko es ar to gribēju teikt. Karoči stāstu. Atbrauc tante ar Toyota Avensis 2008. gada pieteikties uz pretrūsas apstrādi. Pretrūsas apstrādi. Lai būtu pa skaisto. Armands izpētam visu ļoti labā stāvoklī. Tas Avensis, Armands saka, vispār šis ir labākais Avensis, kādu es jebkad esmu redzējis. Ķipa, viņi saka, cik te būtu tā pretrūs. Armands saka, te no 2400 līdz 2700 apmēram, tā kā jau sāks tīrīt te redzējis, bet, principā, izskatās perfektā stāvoklī un tā tālāk. Viņi saka, labi, kad es varu tikt rindā? Armands skatās, viņi saka, augustā nākošu gadu sanāk. Viņa, oj, tas man ķipa nederēs. Kāpēc nederēs? Viņi saka, es jau nākošu gadu gribu to mašīnu pārdot un nopirkt sev pilnīgi jaunu. Vienkārši iepriecināt sevi ar jaunu mašīnu, bet šo gadu gribu vēl nobraukt. Mēs sakam, pagaidi, kāpēc tu to pretrūsu gribi taisīt? Tev ideāla mašīna. Priekš kam tas jau tev nekādu pievienoto vērtību pie pārdošanas nepieliks klāt, jo Latvijas cilvēki to nesaprot, ka tā ir vērtība. Viņi saka, nē, es vienkārši negribu piečakarēt cilvēku, negribu iesmērēt mašīnu. Mēs sakam, šito mašīnu tu pārdod, tu nevienu nepiečakarē, neko neiesmērē, un arī pēc gada tā mašīna būs, būtībā tādā pašā stāvoklī, ideālā. Viņi saka, es nezinu, es tomēr gribētu uztaisīt to pretrūsu, vienkārši, lai es neesmu ķipa, iesmērētāji. Zin kā, perekupi iesmērēja mašīnu, tā. Viņi saka, es tā negribu. Mēs sakam, bet neviens jau to nesapratīs, nenovērtēs, ka tu esi uztaisījis afigeno pretrūsas apstrādi, tāpēc, lai tā mašīna brauktu vēl tur 15 gadus tam cilvēkam, un tad tu viņu pārdos, es nezinu, pa 3500 eiro tāpatās, jo, ja tu pielies tos 2700 klāt, neviens par tādu naudu to Avensis nepirkt, lai viņš cik būtu labs, jo latvieši zin kā viņš skatās. Gads, modelis, lētākais SLV un viss. Un viss pārējais tam nav nekādas nozīmes. Tā, beigās mēs pārliecinājām tanti, ka viņi pārdot to mašīnu. Protams, ka nevajag taisīt nekādu pretrūsu. Bet redzi, kā ir šie te iesmērētāji. Un šis bija otrs gadījums, kur tante anti-iesmērētāji, tādā bišķi pārāk pārspīlētā situācijā visu to gribēja taisīt. Bet, ir arī tādi cilvēki, tas, protams, ļoti priecē. Ja visi būtu tādi, mēs vienkārši dzīvotu kā zeltā, saprot, bet nē, visi mums tomēr ir vairāk tādi tā kā perekupi, kuri paņem mašīnu un pēc tam saka, mēs neko nezinām, kāda garantija, kā nopirkām tā pārdodam, bet tad, kad pārdot, tas saka, paskaties kāds kabinets, paskaties cik forši un tā tālāk. Jā. Labi, davai, pīsiņš!